Esam izbūvējuši Lāčplēša ielu pilnā funkcionalitātē ar 4 joslām. Moderni gāja pārēja ar sensoru vadāmu Luxforu, 2-virzienu veloceļš. Un tuvākajos gados mēs pabeigsim arī savienojumu šeit Lāčplēša ielai veloceļam un gājēju ceļam ar dzirnavu ielu. Un tas celiņš turpināsies faktiski līdz pat Daugavai. Tāpat šeit varam redzēt, ka vairs nav gājēju ietves austrumpusē Lāčplēša ielai. Tas ir saskaņā ar Rīgas centra lokālu plānu, kas paredz, ka Satekles iela nākotnē būs ar 4 vai 5 joslām. Tādām ielām nav droši vest pāri gājēju satiksmi, līdz ar to visu gājēju un velo satiksmi ir šeit par rietumu pusi. Šobrīd mēs atrodamies tunelī, apkalpes tunelī, kas nebūs publiski pieejams. Tas būs tikai pieejams Latvijas dzelzceļa un Rail Baltica darbiniekiem, mehāniķiem, kuriem droši no publiskās telpas būtu jāiekļūst starp sliežu ceļiem. Tātad ir tāda droša veida, kad mēs varam tehniku kaut kādu šeit nogādāt, protams, arī cilvēki paši nokļūst pie savas darbvietas. Šobrīd mēs atrodamies Dzirnavu ielas austrumu pusē. Mēs varam redzēt atsegtu gala balsta sienu šim te Dzirnavu pārvadam. Esam pabeiguši montāžu visām 39 sijām un turpinam betonēt pašu klāju šī te dzelzceļa pārvada. Šeit jau ir pirmā kāpņu telpa arī tiek veidota Latvijas dzelzceļam. Nākotnē iekāpšana vai uziešana uz dzelzceļa platformām no Dzirnavu ielas puses būs šajā austrumu pusē no ielas. Un Rail Balticam savukārt paliek tajā ielas pusē. Stacijas zonā jau esam izbūvējuši Timoteja ielas apjomu ar pārsegumiem un uzējām jau uz dzelzceļa platformām, pa kurām uzējot varam redzēt arī multimodālā transporta mezgla apjomus ar pārsegumiem un savukārt staigājam pa šiem, tad faktiski redzam to lielo izmēru, kas nodrošinās to, ka visa izmēra transporta līdzekļu šeit varēs salīdzinoši viegli izmanevrēt. Pašā stacijā ieeja vai savienojums ar multimodālo mezglu arī būs pietiekami apjomīgs, lai brīvi lielas plūsmas varētu tikt savienotas un stacijas publiskās telpas jau var arī apjaust to izmēru nesalīdzinām ērtāk, kā tas bija agrāk. Savukārt C tuneļa izbūve šobrīd jau ļauj nojaust to, ka arī šīs pieejas būs gan ērtas. Esam jau izbūvējuši pirmo kāpņu savienojumu ar dzelzceļa platformu, ka nākotnē būs Latvijas dzelzceļa vilcieni. Šis ir skats, kas pavērsies nākotnē visiem vilcienu pasažieriem vai citiem Rīgas iedzīvotājiem, kas atnāk šeit uz jaunās stacijas uzgaidāmās zāles grīdu, kas ir stacijas 3. līmenis. Bet, ja mēs paskatāmies uz blakus esošo satiksmes ministriju, tas ir apmēram 5. stāva līmenis. Redzam šobrīd arī būvniecības gaitu Gogoļa ielā, kur pabeidzām pēdējo vidējo balstu un tuvākajā laikā sāksim arī paša dzelzceļa pārvada klāja betonēšanu. Jaunais Rail Baltica dzelzceļa tilts pār Rīgas pilsētas kanālu. Sijas samontētas, šobrīd betonējam klāju. Oktobrī mums jāizbetonē šeit tāds 3 metru pēdējais posms monolītajā dzelzbetonā. Novembrī mēs montēsim šeit jau kājnieku velobraucēju tiltu arī par kanālu. Pārvada no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai pēdējais posms virs Prāgas ielas. Izbūvējam šo te veļņu sistēmu, šobrīd stiegrojam, tuvākajās nedēļās betonēsim oktobra 2. pusē, laidums būs pabeigts. Plānots pabeigt šeit izbūvēt autoostas infrastruktūru ar autobusu piestātnēm to tipiskajā veidā, tā lai autobusu priekšgals var pabraukt zem viadukta un šoruden pirmie autobusi jau varēs tikt apkalpot šajā zonā.